Vai esam kādreiz aizdomājušies, cik daudz elektroenerģijas patērē dažādas ierīces, cik tas maksā un no kurienes vispār šī elektrība ir radusies un kā pie mums atceļojusi? Ikvienam šajā pasaulē jāsāk aizvien aktīvāk piedomāt pie tā, cik daudz un kādā veidā mēs patērējam dažādus energoresursus. Latvija ir diezgan tipiska ar to, ka ir divas lielas daļas. Viena ir hidroenerģētika, jo mums ir trīs lieli vēsturiski katrs savā laikā būvēti HESi, 3 hidroelektrostacijas. Un otrs liels tāds apgabals ir termoelektrocentrālis, kas ir Rīgā, TEC 1 un TEC 2. Attiecīgi 3 HESi un 2 TECi veido apmēram, jāteic, kādus 60% no visa Latvijā patērētā elektroenerģijas daudzuma. Ņemot vērā, ka Latvija pat priekš sevis var saražot aptuveni 70% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas, tad atlikušie 30% tiek iepirkti, jeb importēti no tuvajām valstīm – Lietuvas, Krievijas, Igaunijas un arī Skandināvijas valstīm. Arī lielās hidroelektrostacijas ir zaļš elektrības ražošanas veids, jo šim nolūkam tiek izmantots Daugavas upes straumes dabīgais spēks. Taču hidroelektrostacijas Latvijā ir atrodams arī uz mazākām upēm, turklāt to skaits mērāms 150. Populārākie, protams, ir šīs mazās hidroelektrostacijas, tagad arvien vairāk vēja stacijas, un gribētos teikt šīs biomasas koģenerācijas stacijas. Tā varētu būt perspektīva, respektīvi mazpilsētās, kur ir vajadzīgs siltums primāri, ja, tad ražojot siltumu ar dažādu koksnes atkritumu masu, var uzstādīt arī elektrību ģenerējošās iekārtas, kas ražo arī elektrību, līdz ar to 2 vienā. Jā, šis process kaut kādā veidā arī daudzkārt efektīvāks tīri finanšu atdevi ziņā. Vēl Latvijā elektroenerģijas iegūšanai bez šaubām var izmantot arī vēja enerģiju. Nopietnākam ražošanas mērogam Kurzemē, piemēram, ir daži vēja parki ar liela izmēra vēja turbīnām. Vējš ar savu spēku iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kas pēc tam ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā. Bet tikpat labi neliela izmēra vēja turbīnu mēs varam uzstādīt arī pie savas mājas, lai ražotu elektrību paši priekš sevis. Visbeidzot, nedrīkst aizmirst arī saules enerģiju. Ar tās palīdzību mēs varam savu mājoklim saražot vispirms jau elektrību, izmantojot solāros paneļus, kurus kļūdaini mēdz dēvēt par saules baterijām. Savukārt, izmantojot saules kolektorus, ir iespējams saražot arī karsto ūdeni. Karstā vasarā šis enerģijas iegūs veids ir ļoti efektīvs, taču ņemot vērā šo risinājumu salīdzinoši augstās cenas un uzstādīšanas sarežģītību, vienmēr ir vērts izrēķināt, cik ilgā laikā šāda investīcija atmaksāsies. Ikviena elektroierīce patērē kaut kādu noteiktu elektrības daudzumu. Gludeklis, sildītājs un teikāna vairāk, mobilā telefona lādētājs, radioaparāts vai naktslampiņa mazāk. Un to, cik daudz elektroenerģijas mēs kopumā izlietojam, parāda elektrības skaitītājs. Normāli elektroenerģijas lietotājs par elektroenerģijas tēriņu uzzina katru mēnesi. Jo katru mēnesi par elektrību viņš maksā, tātad mēnešu, beigās viņš aiziet uz savu sadalnes skapi, vai tas ir kāpņu telpā, vai atsevišķi uzskaita sadalni pie privātmājas, atver vaļā un apskatās, cik kādu rādījumu rāda elektroenerģijas skaitītājs. Tad no šī esošā rādījuma, protams, viņš atņem to, kas bija iepriekšējā mēnesī un dabū elektroenerģijas patēriņu. Vienmēr mums tīklā pastāv, šis spriegums, 230 volti, vai mēs tērējam enerģiju vai netērējam. Ja mēs ieslēdzam kādu ierīci, tad tīklā pa šo te fāzes, respektīvi tīklā sāk plūst strāva. Un strāva ierosina šī te skaitītāja diska griešanās. Jo lielāka ir strāva, vai, cilvēkiem varbūt saprotamāk ir, ja ir pieslēgta lielāka jaudas ierīce, kā jūs teicāt, sildītājs, tad šis skaitītājs griežās ātrāk. Ja ir ieslēgts, atstāt tīklā kaut kāds mazjaudīgs patērētājs, kāds barošanas bloks, tad viņš kustās ļoti, ļoti lēni. Kaut arī no rīta dodoties projām visas ierīces izslēdzam, mēdz būt, ka elektrības skaitītājs tomēr griežas. Leduskapi mēs, protams, laukā neslēdzam, taču vai zinājāt, ka, piemēram, arī izslēgts televizors, DVD atskaņotājs vai mūzikas centrs, kuram pastāvīgi deg maza sarkana vai zaļa gaismiņa, patiesībā pastāvīgi patērē mazliet enerģijas? Ir dažādi. Ir ierīces, kas tērē, 2 vatus, 3 vatus, ir tādas, kas tērē 10 vatus.
Un kopējais patēriņš arī sasummējās arī beigās diezgan liels, ja mājās ir daudz šādu ierīču. Izmantojot aptuvenus aprēķinus, var teikt, ka gaidīšanas režīmā esošas ierīces mēnešu laikā no patērētāju maciņiem papildus par elektrību tērē 1 vai pat 2 latus vairāk. Vienkāršākais risinājums, kā cīnīties ar šiem enerģijas vampīriem, ir uz nakti ejot gulēt vai pa dienu dodoties projām, tos atvienot no elektrības pavisam. Un vispār būtu jācenšas jebkuras elektroiekārtas lietot apdomīgāk. Ejot projām no datora, tā ekrānu var izslēgt. Izejot no telpas, vienmēr izslēdziet tajā gaismu. Vēl viens ieteikums, kā mājoklī samazināt elektrības patēriņu, ir mainīt apgaismojumu klasiskās kvēlspuldzes pret tā dēvētajām ekonomiskajām spuldzēm. Tās patērē 5 līdz 6 reizes mazāk elektroenerģijas. Taču jāatceras, ka ar šīm modernajām spuldzēm jābūt ļoti uzmanīgiem, jo tās satur veselībai un videi ļoti bīstamu vielu dzīvsudrabu. Iespējams tieši tāpēc drīz arī šīs ekonomiskās spuldzes jau kļūs par vēsturi, un to vietu ieņems LED, jeb gaismu izstarojošo diožu lampiņas. LED ir maziņš apgaismas ķermenis, kas patērē ļoti maz enerģijas, bet izstaro spožu gaismu. Tendence ir LEDiem attīstīties, gaismu izstarojošām diodēm. Liela daļa patreiz, ja mēs tā skatāmies, ir, ja efektīvā spuldze patērē, teiksim, ir 5 reizes labāka, tad gaismas diodas varētu būt 6 reizes labākas, bet ir tendence, ka viņām būtu jāpaliek vēl 2 reizes efektīvākām, tas ir 12 reizes mazāk enerģiju tērējošām nekā parastajām kvēlspuldzēm. LED diodēm arī darbības mūžs ir vairākus 10 reižu garāks nekā klasiskajām kvēlspuldzēm, taču vismaz pagaidām LED apgaismojuma risinājumi tikai attīstās un ir salīdzinoši dārgi. Gluži tāpat kā dažādām automašīnām ir atšķirīgs degvielas patēriņš, tāpat arī, piemēram, leduskapju un veļas mašīnas var būt ar ļoti atšķirīgu elektroenerģijas patēriņu līmeni. Tieši tāpēc, lai būtu vieglāk saprast, cik kura iekārta ir ekonomiska, ir ieviests speciāls kategoriju marķējums. Iedomājieties situāciju, ieiet veikalā, ka mums stāv iekārta bez šāda marķējuma, cilvēks pats no sevis nevar izdomāt, tad viņa ir laba vai slikta, spīdīga smuka jauna ir, bet cik viņi tērēs enerģiju, ūdeni un kāda būs tā viņa darba kvalitāte, ja runa pa veļas mašīnām, to redzēt nevar. Tāpēc jau 50 gadus atpakaļ, teiksim, pirmās vēsmas bija šādām te klasēm, tagad tas marķējums ir ar 7 efektivitātes klasēm, vismazāk, teiksim, enerģiju un vislielākā kvalitāte darbam ir A klasē, vismazāk enerģiju tērē un vislielākā kvalitāte ir, ja? Un sliktākā ir G klase. Tur varētu būt vislielākie gan elektrības, gan ūdens patēriņi, gan arī tas darbs, ko varētu veikt kādu veļas mašīnu, būtu pats sliktākais. Tās drēbes salīdzinoši ar A būtu izmazgātas ļoti vāji. 2 veļas mašīnas pēc ietilpības var būt gluži vienādas, taču ja vienai ir A klases energo marķējums, bet otrai C, tad otrā iekārta gluži vienkārši vienā mazgāšanas reizē iztērēs gan vairāk elektrības, gan arī ūdens. Tomēr, kā vienmēr, daudz kas ir atkarīgs arī no mūsu pašiem lietotājiem. Ieliekot veļas mašīnā mazgāties vienu zeķu pāri un krekliņu, pat pati efektīvākā veļas mašīna vairs nebūs ekonomiska. Un vēl, piemēram, iespējams daļai ļaužu šķiet, ka trauku mazgājumā mašīna mājās ir pārākā greznība, taču paskatieties uz šo iekārtu no resursu ekonomijas viedokļa. Vēl, kur ūdens daudz izmantojās, līdzīgi arī, teiksim, tas notiek trauku mazgāšanā, un bieži vien tie trauki tiek mazgāti zem tekošas ūdens trūklas. Un tā ir arī tā problēma, ka ūdens patēriņš ir liels. Salīdzinot ar iekārtām, kur mēs to patēriņu nevaram iespaidot, piemēram, mazgājot traukus trauku mazgājumā mašīnā, pie attiecīga trauku daudzumu viņi varētu, ja šeit mēs izmantot kaut kādus 50 līdz 100 litrus, tad trauku mazgājumā mašīna to darbu varētu izdarīt pat līdz 10 litriem. Uz ikvienu iekārtu un resursu izmantošanu ikdienā mums pašiem ir jācenšas palūkoties apdomīgāk. Izslēgt gaismu telpās, kur neesam, izslēgt televizoru, kad to neskatāmies, izslēgt datoru, kad ar to nestrādājam, aizgriezt ūdenskrānu tīrot zobus vai ziepējot traukus, un naktī vai pa dienu atvienot no strāvas dažādus dīkstāvus liekēžus, televizoru, dekoderi, mūzikas centru. Pērkot jaunu tehniku, ņemt vērā tās elektrības patēriņu rādītājus un tā joprojām. Šādi pa mazumiņam vienas nedēļas, mēneša, gada laikā savāksies ļoti ievērojams ietaupīto resursu un naudas līdzekļu apjoms, kuru varēsiet izmantot jau pēc saviem ieskatiem.